Klau, atklāšu jums noslēpumu. Iesākumā nebija vārds, iesākumā bija ideja. Jā, iepazīsimies, es esmu ideja. Var ienākt prātā jebkuram, jebkurā vecumā un jebkurā vietā. Es ik pa laikam apgaismoju kādu prātu, bet, diemžēl, kā ideja, cilvēku ikdienas dzīvi īpaši nevar ietekmēt un nevar uzlabot. Lai es to varētu izdarīt, man būtu vajadzīga mana drauga likuma palīdzība. Iepazīstieties, tas ir likums. Viņš ir stingrs, bet taisnīgs, nemīl neprecizitāti, un tam patīk, ja viņu ievēro. Bet, lai es tiktu pie mana drauga, vajadzīgs iemesls, jeb vajadzība. Un, piemēram, aizliegt smēķēt uz ielas. Mēs kā indivīdi parasti nesekmīgi varam mēģināt izgaismot problēmu pa vienam, atsevišķi katrs savās mājās, ielā, ciemā, pilsētā vai reģionā. Tomēr, ja ideja ir daudziem, bet neseko rīcību, to var arī nepamanīt un izmaiņas nenotiek. Bet sanākot kopā, mēs varam to padarīt redzam, un kāds, kurš pieņem lēmums, to noteikti ievēros. Jūs jautāsiet, kā sanākt kopā, kā atrast sev līdzīgos, kā atrast iespējas, lai ideja kļūtu par likumu? Ir vairākas iespējas. Var kļūt par vienu no daudziem, kas parakstījuši 2005. gadā noslēgto nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memorandu. Izmantot 2006. gadā Saeimā apstiprināto deklarāciju par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, kura paredz vienu reizi gadā nevalstiskajām organizācijām un Saeimas deputātiem satikties fórumā, kur var uzrunāt Saeimas deputātus. Vai izmantot sabiedriskās iniciatīvas platformu manbalss.lv, kur katra iniciatīva vai ideja, par kur parakstījušies 10 000 cilvēku un kur atbilst Saeimas juridiskajiem kritērijiem, nonāk pie deputātiem. Vai klātienē uzrunāt ierēģus un politiķus un informēt par problēmu un to risinājumiem. Kad es, ideja, kādā no iepriekš minētajiem veidiem esmu pamanīta, tālāk mans ceļš ved uz attiecīgo nozares ministriju, kur sagatavo man jaunu ceļa biedru, likumprojektu. Taču tas ir tikai projekts, un neviena cilvēka dzīve no tā vēl nemainās. Tālāk mēs dodamies uz valsts sekretāra sanāksmi. Te tiek izsludināts pieteiktais likumprojekts. Noteikti viedokļu saskaņošana starp ierēģiem, ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām un cilvēkiem, kuru dzīvi likums ietekmēs. Valsts sekretāra sanāksmēs piedalās arī nevalstisko organizāciju pārstāvis. Ja ministrijas nevar vienoties par izteiktiem viedokļiem saskaņošanas laikā, mēs atgriežamies valsts sekretāra sanāksmē. Savukārt, ja sekretāri nevienojas, mēs ejam uz ministru kabineta komiteju. Ministru kabineta komitejā ir arī nevalstisko organizāciju pārstāvs, kurš var informēt citas organizācijas par to, ka tām interesējušie jautājumi un likuma projekti tiek diskutēti. Iespējams, vēl ir laiks ietekmēt lēmumu pieņēmēju viedokli. Ministri diskutē par mums, tālāk virza skatīšanai uz ministru kabinetu. Debatēs pēc premjera aicinājuma var piedalīties iesaistītās puses. Te tiek apstiprināti grozījumi tālākai likuma izskatīšanai Saeimā. Tālāk mēs nonākam Saeimā. Te notiek mana drauga likumprojekta pirmais lasījums. Saeimas prezidijs lem par jautājumu novirzīšanu noteiktai komisijai, kas arī uzņems atbildību par likumprojekta virzību un ieinteresēto sabiedrības grupu iesaistīšanu diskusijās. Tālāk atbildīgās nozares Saeimas komisija iepazīstas ar likumprojektu. Likumprojektu otrajā lasījumā komisijas deputāti ir iesnieguši savu redzējumu par to. Komisija uzaicina iesaistītās puses, arī nevalstiskās organizācijas, komentēt likumprojektu. Notiek likuma precizēšana, un šajā brīdī vēl ir pēdējā iespēja ietekmēt, kāds izskatīsies likums. Pēc otrā lasījuma mūsu draugs likumprojekts tiek virzīts uz Saeimas trešo lasījumu, kurā deputāti balso par to. Ja deputāti likumprojektu atbalsta, tālāk tas dodas pie Latvijas valsts prezidenta. Ja tas to atzīst par labu, tiek izsludināts likums. Ja likumprojekts ir pārstrādājums, to izsludina otrreizējai caurlūkošanai, un mūsu saskaņošanas darbs Saeimā atsākas. Tas nav viegli, bet tajā brīdī, kad ideja to par likumu, ir laba sajūta, ka tas ietekmē daudz cilvēku dzīvi, atbildot uz tām vajadzībām, kas var būt mājā, ielā, ciemā, pilsētā, reģionā vai valstī.